korupcijas kultūra Latvijā nav izskausta, un šis skaitlis, kas jau 2 gadus ir zem 5, mums rāda šo bēdīgo ainu, tāpēc Delna vēlas jauno valdību aicināt ļoti nopietni pievērsties šīm lietām, un kā svarīgākos uzdevumus mums būtu jāpasaka daži tikai šodien. Mēs uzskatām, ka valdībai ir noteikti jāturpina stiprināt KNAB, gan KNAB izmeklēšana, gan KNAB citas darbības korupcijas novēršanas valstī, jo tā ir centrālā vieta, kur valstī, kas koordinē šīs lietas valstī. Valdībai ir arī jādomā par to, kā reālus korupcijas gadījumus un arī partiju finanšu lietas un citas lietas, kas saistās ar valsts naudas izlietojumu un reputāciju, padarīt efektīvāk no tiesvedības viedokļa. Jo, ja sods un tā saņemšana ļoti ievelkās, tad cilvēkos turpina palikt netaisnības sajūta par to, ka taisnību šeit nevar panākt, un arī tie, kas ir zaguši mūsu kopīgos līdzekļus, netiek sodīti. Un treškārt ir valstī ļoti rūpīgi jādomā par to, lai mēs varētu uzskaitīt visus mūsu kopīgos un katra individuālos ienākumus, jo tikai tā mēs varēsim izsekot naudas plūsmām. Tam ir jābūt regulāram pasākumam. Mēs negribam to saukt vairs par nulles deklarācijām, taču katra ienākuma ir jāmāk skaitīt. Tā kā šie 3 uzdevumi ir tie, ko mēs liekam valdības prioritāšu sarakstā, un sakam, ka korupcijai ir jābūt lielai uzmanībai.